Labdien! Es jūs apsveicu ar šodien, ka jūs esat tādā kuplā skaitā ieradušies, kā jaunie biedri, kas būs uzņemti par Latvijas Biohumusa un Kalifornijas sarkano hibrīdslieku ražošanas asociācijas biedriem. Tālāk, tie visi, kas šodien ir, tie jau ir bijuši te lielākā daļa pie maniem gan uz konsultācijām, gan arī tikušies ar maniem ir, ja? Un jūs esat savāki, kā saka, kopā, ja? Lai varētu pēc tam brīvi, droši gulēt un attīstīt savu biznesu, ja? Tā teikt. Un tas ir pats galvenais, ka mēs caur SIA sabiedrību ar ierobežotu atbildību Biohumus 2010, ja, veidojam sadarbību ar ārpus Latviju, ja, un, kā saka, palīdzot Latvijas investīcijas attīstības aģentūrai, ja, caur viņiem arī veidot sakarus un kā saka, visu to nodrošināt, lai jums būtu noiets. Šī stagnācijas laikā tas ir ļoti svarīgi. Ja? Drošības sajūta jūs redzēsiet drusciņ vēlāk, jo šeit man menedžeri, kas darbosies, tie jums parādīs, parādīs plānu, parādīs, kā viss notiek, ja? Bet, protams, būs arī strikti noteikumi. Ja? Tos jums vajadzēs noteikti ievērot. Jo vienkārši ražot, ja, tā kā te viens otrs iedomājās ražot biohumus, ja, un kā saka, sliekas, ja, tas neies cauri. Ja mēs ražojam biohumus, tad mēs ražosim tīru biohumusu, tāds, kāds ir jābūt pēc kvalitātes, pēc visiem rādītājiem. Ja. Nebūs nekāda kristīšana, ja, kā saka, gan jau es saražoju vienu tur kubikmetru, es vēl kaut ko piespēšu kūdroju, vēl kaut ko klāt, ja? Nu, lai būtu, ja? Tas kategoriski ne. Visi, kas kļūst par biedriem, mazi, lieli. Ja? Nu, es domāju, uzņēmumi, tāpat arī privāti personas, ja? Kurām pēc tam vajadzēs reģistrēties valsts ieņēmumu dienestā, kas nav reģistrējušies. Ja? To visu jums pēc tam sīkāk izskaidros, ja? Ja jums radīsies kaut kāda nopietna tagad jautājuma, ja? Es vienkārši lūgtu jūs, ja? Pārdomāt un līdz sajieta mūsu beigām, ja? Iesniegt to pie sekretāra, ka jūs nācāt iekšā pie galda, ja? Iesniegt savus tādus jautājumus, ja? Uz kuriem jums atbildēs. Un atbildēs jums rakstiski, ja? Lai jums būtu pārliecība, jūs zinātu, ko un kā konkrēti. Ja? Tāpat šeit būs arī jurists, ja jums vajadzēs uzdosiet viņam jautājumus, kas saistīts ar iestāšanos vai ar, teiksim, darbību un viss tālāk, kas jūs interesēs. Ja? Tālāk vēl būs arī par grāmatvedību, ja? Ja kaut kas jums būs neskaidrs vai kaut ko jūs vēlēsieties, arī varēsiet. Ja? Vai no tagadiņa, vai laika gaitā. Tas nav obligāti, ka jums tūlītās jāskrien un jārunā. Ja? Tas ir viens, bet pats galvenais. Pats galvenais būs tā strādāt, attīstīt savu nozari. Nozari, kura jums dos tiešām peļņu. Ja? Un ko es gribētu iedrošināt man, kad braucu uz konsultācijām, vairāki cilvēki. Vairāki teikuši tā. Jā, vēl viena asociācija ir klāta. Bet tās asociācijas ir bijušas ļoti, ļoti daudz, un viņas uzpeld, un pēc gada vai diviem viņas ir pazuduši, kad ne pēdas nekas nav. Ja? Pareizi, asociācijas varbūt tā ir, ja? Bet redziet, kas ir, es pieminēšu dažus piemērus. Ja? Bija tāda asociācija, es nezinu, vai viņa likvidēt vai ne, bet es pieminēšu piemēru, ja, lai jūs saprastu. Piemēram, bija
sēņa audzētāji, ja? Tas šitaki un austersēnes, ja? Un viss, ja? Un kas notiekās, ka tur tāpat tā supeņa ražotāji, ja? Un kas vēl aronijas un cidonijas un vēl viši tie. Redziet, kas ir ar tām asociācijām. Pirms jūs dibinat, pirms jūs skatāties, kā darīt, ko darīt, ja? Jums ir jāpārliecinās tieši par to noiet, ja? Un daudz es personīgi esmu pārliecinājis, ja? Un ir cilvēki, kas palikuši neziņā, bet es jums paskaidrošu, kāda starpība ir tai un šitai te asociācijai, ja? Redziet, šitakī sēnes, tas ir, kā saka, ļoti garšīgs, ļoti labs, ja? Varētu teikt tādiem, parasti cilvēks viņas diez vai var atļauties nopirkt, ja? Bet pārējie jau droši, kad var, ja? Un kas notiek? Tā kā visā Eiropā, visā pasaulē ir krīze, vai daļēja krīze, kā jums teikt, ja? Tad arī sēnes ir ierobežotas, pircēji ir ierobežoti, ja? Un no turienes jau arī sākamies domāt. Bet, kas attiecās uz mūsu asociāciju, ja, tad tā kā jūs pērkat katru dienu pienu, maizi, ja, un, kā saka, visus tos produktus, tāpatās arī pirks šito te jūsu produktu, ko jūs ražojat. Tas ir biohumus, ja, un arī Kalifornijas sliekas, ja, tas ies proteīnam, ja, un proteīns, kā jūs zinat, ir gan medicīnā, gan arī sportā, gan arī lopiņiem, ja, un arī vēl iet ļoti daudz pārtikas piedevai, ja, pārtikas piedevas no kapsulām un viss, ja. Tā kā tas ir galvenais, ja, kad jums būs nodrošināts, jo tas trūkst Eiropā, tas trūkst pasaulē, ja. Tas būtu viens un attiecībā par biohumus. Par biohumus es jums pateikšu senu aizmirstu patiesību. Tas varētu teikt mūsu tēvu patiesību, ko mēs tagadiņ ražojam un atklājam, ka, mēs esam kaut ko atklājuši jaunu, ja? Bet tas nebūtu nav tā. Jo biohumus bija auga un bija dabiskā ceļā uz visiem laukiem, kad cilvēkiem bija lopi, pilnas kūtas, ja? Kad bija kūtas mēsli, kurus izved uz lauka, ja? Kur darbojas, viss notikās. Ja? Un redziet, tad nāca ķīmija, uzlabošana, ātraukšana un viss ar to saistīts. Un iznīcināja to zemes floru, kā saka, to pašu galveno slieku, tā iznīka, ja? Un palika diezgan tādā bēdīgā, varbūt vēl vienā otrā vietā kaut kas ir saglabājies, bet tas tā. Ja, un redziet, un tagad mēs gatavojam, taisam biohumus, lai varētu siltumnīcās audzēt tīru produktu, ja, gurķi, tomātu un viss tāpat tās lielākie un bagātākie, kas šeit pašlaik Latvijā var atļauties, ja, tie jau arī pat liek biohumus, audzējot kartupeļus, ja. Tas ir šausmīgi liels progress, ja, kā mēs ēdam to produktu, bet mūsu senči jau to sen ēda, ja, un priecājas. Tikai vienīgi mēs esam to iznīcinājuši, ja. Bet es domāju, ka ar jūsu un ar citu palīdzību mēs atgūsim. Lai gan Eiropā, ja, mums tie padomjas gadi ir drusiņi piepalīdzējuši, ja, kad nav aizgājis tik traki tā ķīmija, pārāk traki, ja, bet Eiropā tas jau pasaules valstīs, tas jau ir sen. Tur ir sen ķīmija un sen viss, un tagad viņi ir attapušies, ka, ir vajadzīgs biohumus, vajadzīgs tīrs produkts, ja, un attīstīt lauksaimniecību. Bet, redziet, to vajadzēja darīt jau sen iepriekš, ja. Varbūt te daži, gan jau te rīdzinieki, ja, jūrmalnieki tur uz Tukuma pusi, ja, es jums varētu vien tādu sen aizmirst piemēru pievest. Ja, jūs zināt, padomjas laikos bija Jūrmalā, ja, audzēja zemeņus, jūs saprotat, kādu ražu viņas audzēja. Tas tieši ar biohumus, tieši saistīts ar biohumus. Vai da tirgoja uz Maskavu, vai tirgoja uz Ļeņingradu, ja,
tepat Rīgas tirgi bija pilni, un ziniet, tās bija vienas no labākajām zemenēm, kādas tanī laikā, un arī tagad viņa daļa tikai ir to zemeņu, ja? Jo viņas bija tieši ar biohumus palīdzību iegūtas. Ja? Tātad, redziet, šeit jums parādās, kā saka, viss tas, ko jūs ražosiet, ko jūs darbosieties, ja? Un te jums ir atbildi uz to, varbūt atbildi tā jūsu neticībai, kam tā ir, ja? Kad šī asociācija, šī jūsu nodarbe, kā saka, tiks labi atalgota. Un arī pašiem mājās jums taču arī gribas, kā saka, izaudzēt kādu tīru labu produktu, vai ne? Un ko es vēl gribētu pateikt jums? Visu to, ko jūs iegūsiet ar šito te praksi, kas vēl nav izgājuši to praksi, lūdzu pie manīm, tad vēlāk es jūs iepazīstināšu, ja, ar Salacgrīvu ļoti labi arī, kā saka, varēsiet konsultācijas, ja. Tad es iepazīstināšu vēlāk jūs ar Linārdu, tas ir Dobele, Jelgava, tā puse, ja. Pēc tam es jūs iepazīstināšu ar Valodu, tas ir no Rīgas, ja, Rīgas viss tas apgabals, ja. Tad vēl būs man no Madonas puses, ja. Var sakot, no visām Latvijas pusēm, bet būs daži, pie kura jūs varēsiet tuvāk. Lai jums nevajadzētu griezties uz ogļu, pie manīm, ja, būs jums tuvāk, kā saka, pa reģioniem, ja, jūs varēsiet visu to nokārtot. Jūs varēsiet redzēt savām acīm, kā viss notiek, kā darbojas, ja. Tāpat tās menedžeriem es esmu uzdevusi vienkārši uzdevumu, ja, pieņemt no tiem cilvēkiem, kam ir maz, nav lielas telpas, viņš nevar, bet viņš grib nodarboties, viņš grib audzēt, ja. Arī pieņemt, ja, un izstrādāt, uz kā atzīt, kurš ir kuram ir kura produkcija, no kurienes nāk, lai pēc tam neteikt, ka tas ir Pētera vai tas ir Miķeļa, tas nav mans, ja, es to nedevu, tur tā, ja. Būs uz maisiņiem, tas ir uz iepakojumu produkcijas. Būs tāds kārtas numurs, kā jūs esat reģistrējušies, ja, lai pēc tam nevarētu viens otru apvainot, ja. Tas būs uz jūsu produkcijas, kā saka, iepakojumiem, ja. Sīkāku informāciju, kā būs un kas to jums uz vietas sniegs reģionu atbildīgie, ja, reģioni, kas atbildēs par to vai citu reģionu, ja, ja kādas vajadzības un kaut ko jūs vēlēsieties tādā, konkrētāk un tiešāk, ja, tad es domāju, ka visiem ir mans telefons, ja, visi zin, un varēsiet ar maniem sazināties, ja, un viss notiksies, ja.